Hello, peoples! Šonedēļ es centīšos pabarot divus pieaugušos, mani un Kristapu, uz 5 dienām par 30 eiro. Sāksim ar inventarizāciju, lai saprastu, kas mums jau ir. Mums nav nekā daudz. Šis ir viss ēdens, kas mums bija mājās. Mums ir sviests, 6 olas, daži tomātiņi, salātiņi, kaut kāds sieriņš, gaļiņa, sieriņš, viens saldais kartupelis, tortillas, daudz smirdīgais kamembērs, sieriņš un ķiploks. Man līdz Aldi ir jāiet kāds 20 minūtes. Es domāju, ka es pa ceļam vienkārši izštukošu, kādas maltītes varētu pagatavot. Un tad arī, protams, veikalā izvēlēšos vienkārši izdevīgākos produktus, pastažos, kas ir uz akcijām. Man jau ir dažas idejas. Šie ir mani maisiņi. Es pat biju pārsteigta par cenu. Mums ir gaļas bumbiņas, vistiņas, sasaldēti dārzeņieši, rīsi, spageti. Cik es saprotu, tas ir buljons dārzeņu, kafijas, 2 tomāti, 3 maizītes, spināti, tomātu mērce un piens. Un mans našķīts, Kristapu, viņam ļoti garšo šis ananāsa sumols. Ja mēs ieskaitam to, ka ēdens, kas jau mums bija mājās, maksā 10 eiro, tieši tā arī sanāca, jo es kopā samaksāju 23 eiro. Šīs lietiņas atskaitu, tā arī sanāk 20 eiro, kopā 30 eiro. Maņā aptuveni ir skaidrs, ka viena maltīte ir zupa, viena maltīte ir vistiņas, viena maltīte ir gaļiņas. Un šī ir mūsu pirmā maltīte, tāds maziņš launadziņš. Tas ir launadziņš. Top vakariņas. Man ir baigais plāns. Būs daudz graudi, milti, kartupelis, nedaudz salātiņi. Mēs iesāksim ar ritīgi lielām vakariņām, tad jau droši vien ar katru dienu tās vakariņas paliks vien mazāks un mazāks. Es ielikšu šajos salātiņos vēl sieru, kas mums palika no mūsu launadziņa. Jūs zināt, ja es šodien nefilmētu, tad šķīvis iztītos pilnīgi citādāk. Labi, rīt ir jauna diena, lai mēģinātu uzsāsīt skaistu šķīvi. Man šķiet, ka ēdienu saturs ir 10 no 10. Mums ir ogļhidrāti, mums ir vēl ogļhidrāti, mums ir vēl ogļhidrāti, bet tas ir dārzenis, mums ir salātiņi un proteīniņš. Labu apetīti! Rītiņ! Uztaisīju brokastis. Katram viena oliņa, maizīte, kafija. So far so good. Es saprotu to, ka ja būtu regulāra diena, es nebūtu vēl nereiz pēdus, varbūt būtu izdzērus kāds 3-4 kafijas. Es jau taisu otro maltīti. Te es sagriezu sieriņu, ķiplociņu, uz spageti ar maltās gaļas bumbiņām, tomātu mērci. Es biju tik ļoti nobijusies veikalā pārsniegt to 30 eiro limitu. 4. maltīte, ēdens ir jau uz beigām. Tadām! Sapratu, šī takšiņa ir vienkārši briesmīga. Au! Pulkstens 2:30 sāk gribēties ēst, tāpēc taisīsim vēlās brokastis. Sildu spinātus, būs spinātu omlete un siermaizīte. Varbūt ar šo gaļiņu un atlikušiem tomātiem. Simple breakfast. Un ir beidzies arī mūsu našķītis sumols. To pusdienas būs atlikušās gaļas bumbiņas. Es viņas sagriezu pusēm, lai tās vairāk. Tad sasaldētie dārzenīši. Un šeit es ātri uzcepšu atlikušo saldo kartupeļu. Man šī vispār būtu ideālā maltīte, ja te būtu krējums. Kādu krējumu mēs vēl neesam atraduši. Šī ir viena no tām dienām, kad tu vienkārši paēd virs izlietnes. Tas man atgādina to, kādas maltītes es ēdu, kad es biju atumais skiniest. Es vienkārši ēdu tīru ēdienu, dārzeņus un proteīnu bez nekādām mērcēm. Un ritīgi skatījos, cik lielu porciju es ēdu. Es to padarīju, man šķiet varbūt nedēļu vai 2, un tad tas vienkārši iegājās un nometu kaut kādus 10 kilogramus. Man arī tīk kaitina, kad cilvēki ierauga mazu saprātīgu porciju. Viņiem ir tāds, tur jau nevar paēst. Tu reāli vari paēst. Tu vari paēst mierīgi no 3 gaļas bumbiņām un no sāliņas ar dārzeņiem. Varbūt tu vienkārši esi pieredzi pārēsties. Tas uz mani runā kā uzturas speciālists, jo ēdu sasaldētus dārzeņus ar gaļas bumbiņu.
Es domāju, ka, ja mēs gribēsim ēst vakariņas, ko mēs droši vien gribēsim, jo pulkstens ir tikai 6, es domāju, ka es uztaisīšu dārzeņu zupu. Bet nav krējums. Ziniet, cik grūti dzīvot bez krējuma. Īstenībā man šis notēvēšu, tāpēc, ka nav krējums. Es varu ēst tā kā katru dienu krējumu. Es laiku pie augstās zupas krējumu. Nenāk. Ir vakariņu laiks, kā jau es teicu, es uztaisīju zupu. Mums būs 3 kārtu vakariņas. Pirmajā kārtā es jūs cienāšu ar tomātu salātiem, ar sāli, olīveļu un balzāmetiķi. Man tā garšo tomātu. Es esmu pat googlējis dažkārt, kāpēc tomāti ir tik garšīgi. Otrais kurs ir šī dārzeņu zupa no buņģas. Tagad mēs bijām zupiņu un tagad beidzam ar izsmalcinātu sieru izlasi. Viņš ir pelnījis to labāko. Jā. Lūdzu, saldēs. Redzi, Marita. Alis aizgāja uz veikalu un iztērēja 30 eiro kopā. Jā, mēs cenšamies paēst visu nedēļu. 5 dienas. Jā, šobrīd mums diezgan labi sanāk īstenībā. Bet šobrīd mums arī ir beidzies ēdiens. Labrīt! Pulkstens ir 12:30. Es vēl joprojām neesmu neko ēdusi. Es dzēru tikai ūdeni. Es dzēru kafiju bez piena, tas bija briesmīgi. Un Kristaps saka, ka viņš ir izsalcis. Es jau jums teicu, ka šis nav mūsu dzīvoklis, mēs paliekam pie draugiem. Un viņiem ir kaut kāds ēdiens, kuru mēs tā kā cenšamies neaiztikt. Bet Kristaps gribēja brokastis un man bija jāizdomā, vai iztērēt tās 2 olas, kas man ir atliktas pusdienām, vai paskatīties, kas viņiem šeit ir. Un viņiem bija auzu pārslas, tāpēc es uztaisījuši vienkārši Kristapam brokastīs auzu pārslu putru, lai mums paliktu ēdiens pusdienām. Esam nocietušies līdz pulkstens 5 un top mūsu pēdējā maltīte. Pēdējās olas, saldētu dārzeņi un rīsi, leduskapis saturs ir šāds. Principā ir palicis sviests un ir palikuši makaroni. Diemžēl mēs nevaram pārtikt no makaroniem un sviesta, tāpēc jāatzīst, ka šis izaicinājums netika izpildīts pilnīgi, jo plāns bija pabarot 2 cilvēkus uz 5 dienām par 30 eiro. Šī ir 4. diena. Mēs varētu izpašot un ēst vienkārši makaronus ar dārzeņiem, bet mēs jau šodien nedaudz nokrāpāmies ar to auzu pārslu putru. Domāju, ka ir laiks vienkārši atzīt sakāvi, bet tas nenozīmē, ka nav iespējams pabarot 2 cilvēkus uz 5 dienām par 30 eiro. Es vienkārši nepietiekami aprēķināju proteīnu. Principā proteīns ir vienīgais, kas mums pietrūkst šeit. Ja man būtu vēl 300 grami ar proteīnu, tad mēs droši vien varētu izdzīvot līdz rītdienai. Man pat kauns šo rādīt, jo šī ir visneveiksmīgākā maltīte, kādas esmu uztaisījusi. Rīsi ir pārvārīti, dārzeņi dīvainā kārtā nav gatavi, bet ir daudz sojas mēdus, kas izglāb visu. Bet Kristaps ierosināja, ka mēs pēdam šo, saģērbamies un ejam uz vienu restorānu, kur mēs iepriekš netikām iekšā. Noteikti ir iespējams paēst par 3 eiro dienā personai, ja tu vienkārši nedaudz labāk plāno. Nākamā nedēļā mēs mēģinām atkal. Jā? Easy.